Šodien tātad mums ir darba kārtībā zinātnes sasnieguma laureātu uzstāšanās Birutiņa, tātad profesora Biruta Bankina, lauku pupu slimības viņi mums izstāstīs, un tad mums ir, kā jau pirmā sēde jaunā gadā, tad mums ir arī mani jānoziņo, kādi ir tie galvenie, ko mēs esam, tādu kopsavilkumu, ko mēs esam darījuši. Jūs jau paši zinat, ko mēs esam darījuši, bet tāds kopsavilkums jādod, un arī tas nodaļas darba plāns. Jā, tad, ko varētu tad izsūtīt un ko jūs papildināt, un tad būtu mums darba plāns šim 2025. gadam. Un pie dažādiem jautājumiem es gribētu tā, kā saka, vairāk pastāstīt par divām lietām. Tas bija, mēs organizējam NGF valdes sēdi Rīgā Zinātņu akadēmijā, kur piedalījās visas Ziemeļvalstis un mūsu 3 Baltijas valsts NGF vadītāji. Par to dažus vārdus, un tad arī mazliet par zinātnes sasniegumu laureātu sveikšanu. Mums jāgatavojas uz ballīti 28. februārī. Tātad pēc mēneša, tad mēs godināsim mūsu Birutiņu un pārējos laureātus, un, kā saka, būs skaists pasākums Zinātņu akadēmijā. Nu, lūk, varbūt pie dažādi vēl kādam ir kaut kas gribētu vēl kaut ko piebilst. Ja, kā saka, sēdes laikā vēl jūs izdomājat vēl kaut ko piebilst, vai par kādu konferenci svarīgu, vai kaut ko citu, tad droši sakat, pie dažādi mēs varētu to arī apskatīt. Nu, un tagad, ja nekā tāda papildinājumi nav, tad tādā gadījumā es dotu vārdu tātad mūsu zinātnes sasniegumu 2024 laureātei profesorai Birutai Bankinai. Lūdzu. Labdien, cienītie kolēģi! Šis pētījums ir gandrīz 10 gadus. Sākās ļoti praktiski, jo izrādījās, ka audzējot pupas ir aizvien vairāk problēmu, bet beidzās ar ļoti nopietnām molekulārajām analīzēm. Bet vispirms es gribētu jūs iepazīstināt ar mūsu komandu. Gunita Bimšteine, Zinta Gaile un Ieva Plūduma Pauniņa bija lielā mērā atbildīgas par lauka izmēģinājumiem. Frederiks Stodards no Helsinku universitātes palīdzēja teorētiski un arī ar publikāciju gatavošanu. Savukārt Elīna Morževska, Jānis Kaņeps, Ance Roga, Dāvids Fridmanis, gan no mūsu universitātes, gan no biomedicīnas centra strādāja ar molekulārajām analīzēm. Par aktualitāti. Pēdējos gados pupu sējplatības pieaug, taču pievērsiet uzmanību oranžējām bumbiņām, raža ir ļoti nestabila. Un viens no iemesliem – pupas ir ļoti jutīgas pret biotiskajiem un pret abiotiskajiem stresiem. Un runājot par biotiskajiem, viena no problēmām ir slimības. Nu tātad mēs sākām ar to, ka noskaidrojām, kādas slimības ir, un tad jau identificējām ierosinātājus. Lauka izmēģinājumi notika mūsu mācību pētījuma saimniecībā Pētelaukos, tad tālākā darbībā sēņu tirkultūrām mūsu institūta zinātniskajā laboratorijā un sekvencēšana biomedicīnas centrā. Šis ir īsts stāsts par metodiku. Tātad jūs redzat simptomus uz pupām, melna sklerocija, pupas pašas plankumainas, nav derīgas pārtikai, ne arī lobarībai. No tām iegūstam sēnes. Pēc ārējām pazīmēm atpazīt nevar. Ģenētiskās analīzes diezgan sarežģītas, jo sekvencēt vajag 3 gēnus, pareizāk, 3 gēnus. Un, lai pārbaudītu, ka tas, ko mēs atradām, patiešām ir patogēns, arī patogenitātes testi. Šī ir lauka dati, un pievērsiet uzmanību. Brūnplankumainība. Šeit es parādīju gan vidējo, gan gadus, kad bija vairāk, gan tad, kad gandrīz nebija, ir visbūtiskākā slimība. Un šis te audakts
tā ir laukums zem slimības attīstības līknes, bet vienkārši, jo audats lielāks, jo slimība bija nozīmīgāka visā veģetācijas perioda garumā. Taču mums par lielu pārsteigumu, kas literatūrā gandrīz nav aprakstīts, ļoti lielā mērā pupas bojāja lapu plankumainība. Un te es gribu pateikt, ka literatūras ir ļoti maz, sevišķi Rietumē Eiropā. Ja literatūra ir, tad tā ir no dienvidu zemēm. Un tas, kas tika rakstīts pirms gadiem 40, vairs pilnīgi nemaz neatbilst patiesībai. Bet es sākšu ar rūsu un neīsto miltrasu. Neīstā miltrasa parādās tikai ļoti retos gadījumos, mūsu gadījumā vienā gadā no 5. Rūsa vienmēr, bet ļoti vēlu un bojājumus nenodara. Tāpēc par šīm slimībām vairāk arī neko neminēšu. Bet šeit ir pa gadiem bruņplankumainība un lapu plankumainība. Kā redzat, viena vai otra slimība atkarībā no meteoroloģiskajiem un iespējams citiem apstākļiem. Tā intensitāte varē, bet visos gados tās ir ļoti nozīmīgas. Lapu plankumainība. Pretēji tam, ko mēdz rakstīt, tā ir kompleksa saslimšana, ir 2 ģinšu sēnes, pie tam katrā ģintī ir vairākas sugas. Jūs arī šeit redzat konīdies, bet tas ir tikai piemērs, īstenībā tur to variāciju ir daudz vairāk. Un izrādījās, ka uz lauka pazīt nevar, bet arī ar vienkāršāko sākotnējo sekvencēšanu ITS reģionu mēs pasakām tikai ģinti. Šis ir nākamais pētījuma jautājums, jo šobrīd mēs maz ko varam pateikt. Bet bruņplankumainība, man gan ļoti patīk angliskais nosaukums – chocolate spot, jo tas brūnums tiešām uz lapām pareizai atgādina šokolādi. Kā redzat, plankumi ļoti daudzveidīgi. Varbūt tikai uz lapām, varbūt bojāts viss augs, varbūt bojāts pāksteņi. Un gandrīz katru gadu. Lauka izmēģinājumos tika lietot arī fungicīdi. Visos gadījumos fungicīdi slimības attīstību samazināja, bet pievērsiet lūdzu uzmanību, efektivitāte 30–40%. Tas ir ļoti maz. Jautājums, kāpēc? Un tā mēs nonācām līdz patogēnu identificēšanai. Šīs ir sēņu tīrkultūras. Vidū es ieliku attēlu, kādas ir konīdijas. No angļu valodas botrītis, no franču valodas botrītis esot no čemus, un apmēram tā tas arī izskatās. Lai gan liekas, ka tās ārējās pazīmes ir izteiksmīgas un atšķirīgas, bet īstenībā tās pārklājas gan starp sugām, gan arī sugu ietvaros. Un šis ir mūsu būtiskākais rezultāts. Pirmo reizi šī slimība aprakstīta Anglijā 19. gadsimta beigās. Šeit ir gan paņemtas sekvences, gan tās, kas ir gēnu bankā, gan arī ar bultiņām, dažādu krāsu bultiņām, ir tie izolāti, kas ir iegūti pie mums no pāršaugiem, mūsu pašu personīgie izolāti. Tātad 19. gadā botrītis faba, 20. gadā konstatēja, ka ir vēl viena botrītis cinerea. Tad ilgu laiku nenotika nekas, bet 10. gadā Ķīnā atrada jaunu sugu. Un, kā redzat, šī jaunā suga izrādās ļoti sastopama arī pie mums. Botrītis pseidocinerea bija atrasta vīnogu dārzos, un tieši tādā sakarā, kā atrada sēni, kas ir tāda pati kā tipiskā botrītis cinerea, bet nereaģē uz fungicīdiem. Arī mūsu pupās inficētajās atradām šo te botrītis pseidocinerea un pierādījām arī to patogenitāti. Botrītis euroamericana līdz šim bija zināms tikai uz zemenēm, bet ir arī uz pupām. Nedaudz, šeit mēs ielikām tikai vienu izolātu, bet tomēr. Savukārt botrītis medusa, tā ir atrasta uz mellenēm, bet mēs to atradām uz lupīnu sēklām. Un jautājuma zīmes ir tāpēc, ka ir daži izolāti,
par kuru piederību mēs vēl aizvien neesam pārliecināti, jo viņi šai kokā filoģenētiskajā īsti nesaskan ne ar vienu. Nu, acīm redzot, ir nepieciešams vairāk izolātu un atkārtota sekvencēšana. Nu labi, atradām dažādas sugas. Ko tālāk? Un ļoti būtiski ir patogenitāte, tātad, kuras sugas inficē un vai vispār inficē. Arī atbilstoši literatūrai, gan cinerējā, gan pseidocinerējā, ir tās sugas, kas inficē dažādus saimniekaugus, kā redzat, vairāk vai mazāk, patiesībā vairāk inficēja gan pupus, gan zirņus, gan soju, gan lupīnu. Medūza nav pārsteigums, galvenokārt inficē lupīnu, bet Fabiopsis, agresīva suga, nesen atklāta visus pāršaulus. Bet sarkanās bultiņas ir tāpēc, ka visas šīs dažādās sugas, izdalītas no lauka pupām un no lupīnas, izrādījās ļoti agresīvas pret zirņiem. Un ja tagad mums palielināsies zirņu platības, nu, pastāv ļoti liels risks, tā kā pupas tomēr vēl arī ir un ir citi pāršaugi, un vispār palielinoties pāršaugu platībām, pastāv liels risks, kā iespējams arī zirņu sējumos šī te plankumainība, ko ierosina botrītis, var kļūt postīgāka. Pie tam šis grafiks pierāda arī to, ja inficē kultūra augus, nu diezgan droši var teikt, ka inficē arī savvaļas tauriņziežus. Un tas, protams, ir papildus infekcijas avots. Tie ir galvenie rezultāti, kas attiecas uz formālajiem. Mums ir 6 publikācijas indeksētos žurnālos, kas nav īsti zinātnisks, bet kas mums pašiem ļoti patīk. Mēs esam izveidojuši šķirkli Nacionālajā enciklopēdijā, mēs esam izdevuši grāmatu. Nu, tā īsti nav mācību grāmata, vai ja mācību grāmata, tad tā drīzāk ir maģistrantiem, kur ir mūsu pašu oriģināli attēli, arī oriģinālie zīmējumi, nu, protams, arī literatūras studijas. Un vēl, kas mums pašiem bija ārkārtīgi interesanti, mūs uzrunāja starptautiskā kompānija Outreach, kas izveidoja šo te populāru zinātnisko publikāciju starptautiski. Nu, tā bija katrā ziņā interesanta pieredze, kā viņi paši rakstīja, izmantojot mūsu datus. Šeit ir dažas no nozīmīgākajām konferencēm. Īpaši nozīmīga ir British Plant Pathology, AOV Plants, AOV Future, kā arī botrītis sklerotīnijas simpozijums, nu, un vēl dažas citas. Nu, ir vairāk, šeit es atzīmēju tikai pašas būtiskākās. Ļoti priecājamies, ka tika aizstāvēti 3 maģistra darbi un 8 bakalaura darbi. Paldies, kolēģi! Es beidzu. Liels paldies, profesori, liels paldies. Vai būtu kādam kādi jautājumi pie Birutas stāstītā? Man ir jautājums, jā. Jā, lūdzu. Vai, lai to slimību ierobežotu, Latvijā ražotie bioloģiskie preparāti, kā piemēram trihodermīns un arī tie paši vienkāršie skuju milti, tie nav nekādā veidā nekāda ietekme? Par skuju miltiem nezinu, bet zemenēs nebija labi rezultāti. Trihodermīns nederēs noteikti, jo sporas galvenokārt lido pa gaisu, un trihodermīns labāk darbojas pret tiem, kas ir augsnē. Bet mēs izmēģinām ne tieši šī pētījuma ietveros, bet blakus pētījumā mēs vienu bioloģisko preparātu mēģinājām. Nu, rezultāti nebija labi. Skaidrs. Paldies. Paldies. Vai vēl būtu kādi jautājumi? Iedītēji skatos, ir pacelt roku. Jā, vispirms mīļš paldies par prezentāciju, ļoti labo. Protams, par jūsu darbu. Un liels prieks tiešām, kad arī tā balva būs jums, ja ir jau piešķirta.
Es domāju par to, ja tu saki, ka ļoti izplatās tātad pupu un jo sevišķi zirņu platības, un tomēr ar to auga aizsardzību ir tā, kā ir. Vai ir tā doma pētījumu kaut kādu turpināt vēl ar citiem auga aizsardzības līdzekļiem, vai varbūt to darīs augu aizsardzības institūts, vai ir kaut kāda doma par to nākotni? Ir, mēs ceram kopā ar Auga aizsardzības institūtu, ka būs projekts tieši par zirņiem un par to praktisko pusi auga aizsardzību. Bet man šobrīd ir konsolidācijas projekta ietvaros pētījums par alternāriju, kur mēs mēģināsim noskaidrot, cik komplekss ir šis patogēns. Un šī teorētiskā fundamentālā daļa ir arī valsts pētījuma programmā. Bet praktiskā daļa paliks Agrihotam. Tā ir tā Ļoti cerība. sadarbojamies. Tā ir cerība uz tiem zemkopības ministrijas lietišķiem pētījumiem, Jā, mums šajās dienās notiek sarunas. Cerams. Jā, paldies tev, Birutiņ. Paldies par vārdiem labajiem. Tiešām cerēsim. Tā, Aivar kungs, lūdzu. Labdien visiem! Paldies, Birut, arī par prezentāciju. Interesanti. Es gribēju pajautāt, man arī interesē tāda lieta, ko mēs līdzīgi arī patogēniem, varbūt citās jomās diskutējam, vai šī arī tie ģenētiskie pētījumi parāda arī, viens, kas mums interesē, tā persistence, cik liela tā ir, tā persistence izteikta, un otrs par to ģeogrāfisko izcelsmi, parasti, kaut kāds liels augu arī patogēnu jomā, tās datubāzes jautājums, vai pat tricis ir mums zināms, ka tā ir, kas mums ir lokāli problēma, ar kuru jau ilgus gadus, teiksim, mēs strādājam, risinām, vai arī mēs varam, ir kaut kādas indikācijas, ka mēs viņu bieži sastopamies ar kaut kādu importētu, pieņemsim, nezinu, tur materiālu vai kā tam līdzīgi, vai ir kāda jums informācija par to, kas varētu arī radīt bažīgus arī turpmākos šo pupu audzētājus. Paldies! Šis ir ļoti interesants un ļoti svarīgs jautājums. Bet šobrīd, kā jau teicu, to pētījumu ir tik maz, un tā Euroamerikāna, ko es minēju, kas tiešām arī Amerikā atklāta, un tagad pie mums, un kaut kur vēl bija, kaut kur vēl austrumos bija, bet pašlaik datu bāzēs ir būtiski dažas sekvences. Bet es tiešām uzskatu, ka tas ir viens no svarīgākajiem, un tāpēc arī šie pētījumi ir vajadzīgi, lai mēs vispār saprastu, cik tie patogēni ir atšķirīgi pa reģioniem. Šai gadījumā es gribu pieminēt šo Fabiopsis, ko 10. gadā atklāja Ķīnā. Tie ir viena un tā pati suga, bet šie izolāti stāv divos klasteros. Tātad mūsējie no tā Ķīnas atšķiras. Protams, jautājums, kāpēc, mutācijas, klimats, vēl kaut kas. Paldies! Jā, Bruno, lūdzu. Jā, man tāds jautājums, ja tik lieli draudi infekcijām, vai tās infekcijas praktiski ietekmē arī ražību, tātad, ja? Un vai, ja nav dabisku aizsargu līdzekļi, vai varēs gadījumā par zirņiem un pupām runāt par bioloģisko lauksaimniecību? Par zirņiem mēs šobrīd vēl neko nezinām, mēs tikai skatāmies, taisāmies skatīties, jo to zirņu vēl pagaidām nav tik daudz. Arī tad, kad mēs pupas sākām audzēt, to plankumu nebija tik daudz, bet pupas jau nevar audzēt. Taču ne mūsu botrītis dēļ, bet pupas bioloģiskai lauksaimniecībā nedara kaitēkļu dēļ. Nav iespējams tikt galā ar pupu sēklu grauzi. Tā ir atkal jāatsauc uz kolēģiem Agrikortā, milzīga problēma. Jā, paldies. Jā, labi, es vairāk jautāju, rokas neredzu, varbūt vēl kāds vēlās izteikties vai pajautāt kaut ko. Profesori. Ja nē, tad katrā ziņā liels paldies, apsveicam no sirds, un tātad atcerieties, kad mums ir, kas saka, 28. būs jābrauc ar puķiem, un jāsveic visa komanda. Un, protams, būs arī video droši vien, un rādīs televīzijā, un arī Zinātņu akadēmijas gada grāmata angļu valodā, arī tur ir paredzēts, kad būs materiāls par
materiāls būs par, kā saka, arī par laureātiem. Tā kā liels paldies. Un vēl es gribēju pateikt lielu paldies Birutas kundzei ar komandu, ka ir, nu, kad aizsūtīja savu abstraktu arī Eiropas lauksaimniecības pārtikas un vidas zinātņu akadēmiju, kas saka, asociācijai. Un es skatos, ka ļoti labi novērtēts. Ļoti labi novērtēts, jo visi bija sadalīti divās daļās. Es biju vienā daļā arī eksperts, bet, protams, Birutas darbs man nebija. Bija citiem kolēģiem, bija ļoti labi novērtēts. Tā kā saka, gaidīsim uz labiem rezultātiem arī Eiropas līmenī. Liels paldies! Tā mums ir iespēja piedalīties ar abstraktiem, un es domāju, ka mums vajag to arī, kā saka, izmantot. Jāsaka, ka arī NGF arī domā tādu pašu abstraktu konkursu taisīt. Nu, es izstāstīšu, kad mēs runāsim par tieši par NGF sanāksmi. Tā, nu paldies, liels Birutiņ, liels paldies, un, kā saka, un jā, Birutai jau piešķirts ir, kas saka, komandai jau piešķirts ir, kas saka, nu, nosaukums, izcilās pētījuma nosaukums, tā kā 12 pētījumu mums ir šajā gadā, un ir arī ministra kabineta atzinības raksti. Tātad tas ir viens no mūsu nodaļu virzīju, un arī nodaļai tika arī piešķirts. Apsveicam, tiešām redz arī Pilvers kundzes, te sirsnīgs sveiciens čatiņā. Tātad apsveicam, tas ir liels panākums. Tā, nu lūk, nu un otrais jautājums, tātad, kā jau es teicu, par cik mums ir šī pirmā sēde, tad mums arī būtu tā jāpārunā, ko mēs esam tad labi sastrādājuši pagājušā gadā, un arī līdz ar to jāpadomā arī par nākošā gada darba plānu. Nu, un te, kā saka, mēs ar Zaigiņu jau tā sarakstījām. Nu, protams, mums ir, kā jau, kā saka, mēs esam priecīgi, ka mums ir līgums ar Lauksaimniecības meža zinātņu nodaļu, un faktiski mēs esam vienīgā nodaļa, kurā ir līgums ar kādu no ministrijām, par ko prezidents mūs vienmēr arī slavē. Nu, un arī es, kad tās sarunas visas ir jau ievadītas un līgums top, un es ceru, ka arī šajā gadā, tātad, protams, arī līgums ar Zemkopības ministriju tiks parakstīts, jo uz tā bāzes tad arī veidojās, nu, mūsu, kā saka, projektu izmaksas un naudiņu. Nu, kā jūs redzat, kad mēs esam 43 Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi nodaļā, un man ir liels prieks, ka arī Lauksaimniecības meža zinātņu akadēmijas vienmēr kolēģi mūsu, kas saka, nu, papildina mūsu klātesamību, un ka mums ir bijuši 8 kopīgas prezidija tātad kopsēdes šajā 24. gadā. Nu, nu, mēs esam pārgājuši uz tām tiešsaites sēdēm. Nu, tur tā jāpadomā, varbūt, ka mums tomēr vajadzētu sanākt arī aci pret aci. Mēs jau gan satiekamies visi, vai ne? Visi satiekamies, bet nu, kas saka, nav jau slikti arī tā, ka tomēr pie viena galda sēžam. Nu tā, nu, kopsapulce mums bija Lauksaimniecības meža zinātņu nodaļas un Lauksaimniecības meža zinātņu akadēmijas. Tā bija pagājušā gadā 6. jūnijā. Tā, nu, lūk. Nu, un tad nākošais lūdzu. Nu, kā tad galvenie zinātniskie ziņojumi? Nu, mums ir bijuši 11 zinātniski ziņojumi. Un man prieks ir, ka mums ir arī tiešām ļoti, kas saka, vērtīgi tie ziņojumi bijuši, jo ir saistīti ar Zinātņu akadēmijas lielajām balvām. Tās ir Kaspar Buša balva meža ekoloģijā, meža kopībā, kur, kas saka, doktors Roberts Matisons ziņoja par koku pieaugumu, vidas mainību. Tāpat tās arī zinātnes sasniegumu 23. gadā mums tātad, kas tika, kā saka, nominēti, un mēs noklausījāmies visus. Nu, un te ir, var redzēt, mums ir Anits Osvalds ziņojums par augminerālā barošanās diagnostiku mēslošanas organizāciju, kas bija sasniegumos, Arvīda Kalniņa vārdu balvas laureāta, mūsu ļoti cienījamā akadēmija Bruna Andersona ziņojums Dzīvot ar koku, un tāpat tās arī jauno meža zinātnieku balvas. Tas bija tātad mums doktors Jānis Liepiņš, ar ziņojumu pētījumu par meža biomasas modeļu izstrādi, un arī Daiņa Edgara Ruņģa ziņojums. Nu, un protams, nu, nācija jau rudens, un mēs virzījām jaunus akadēmiķu kandidātus,
un tātad pārtikā tā bija Sandra Muižniece Brasava. Līdz ar to viņai arī bija ziņojums mūsu nodaļā un arī, protams, senātā par pārtikas iepakojumu, zināt, prakses izaicinājumu iespējas un ļoti liels prieks, kad arī ļoti pozitīvi tika novērtēts šis ziņojums. Atpakaļ, mīļā Zaikiņa, man prātu. Te, jā. Un tad otrs mums bija jaunās zinātnieces, kas saka, jaunās zinātnieces balvas pretendents Kristiānas Skuteles ziņojums, arī par ļoti interesantu tēmu Baltijas jūras Latvijas piekritē izkalotās makroenerģijas un agroķīmiskās īpašības pielietošanas iespējas lauksaimniecībā, kas arī ļoti, ļoti interesanta tēma. Un arī, protams, Pauleņa balvas pretendents, kā saka mūsu ļoti cienījamās profesors Inas Alsiņas ziņojums, kas arī būtu, kas arī ļoti svarīgs. Par zinātniskām konferencēm runājot, mums ir viena konference, ar kuru mēs sākam katru gadu. Tā ir līdzsvarota lauksaimniecība, tas bija 24. gads. Šogad līdzsvarotas lauksaimniecības konference būs 20. februārī. Tā kā visi ir aicināti 20. februārī uz līdzsvarotas lauksaimniecības konferenci, kur es arī uzaicināta esmu piedalīties, un tā kā kolēģis arī visus aicina. Tad otra ir ekonomika zinātne lauka attīstībā. Mums pagājušajā gadā bija, kur mēs arī piedalījāmies, bet šogad mēs esam apvienojušies ar doktorantu konferenci. Tad mums būs sekcija doktorantu konferencē. Par cik tā ir Skopus konferenci, mums ar to Web of Science te nekā lāga negaida, 3 gadi jāgaida, kamēr viņi tur ieliek, un doktoranti neapmierināti, un tad mēs pārgājām uz doktorantu konferenci, kas ir arī tā pašā apmēram, tā pašā laikā maijā, bet ir iespējas Skopus publikācijai. Tad es arī jubilejas konferencē piedalījos Berlīnē, tad 20 gadi eranetiem no Wood Wisdom uz Forest Value, un arī man referāts bija, tā kā tas arī bija tāda vērtīga liela konference. Nākošo lūdzu. Un tad viena jauna lieta, kas pagājušā gadā sākās faktiski ar lielu piepūli. Negāja tas viegli, tas ar ekonomikas ministriju tika noslēgts līgums par Zagiņa atpakaļ lūdzu. Noslēgts līgums par mūsu ekspertīzi. Un tas ir tiešām arī viens, kā zinātņu akadēmija, protams, tas ir viens liels, kā saka, solis uz priekšu, ka mēs veicam ekspertīzi valsts un industrijas pasūtījumiem. Tas ir savu to, tā kā zinātņu akadēmijas ļoti būtisku funkciju īstenojam. Un šīs ekspertīzes un tie projektu vērtēšana notiek RIS3 ietvaros, tur, kur ir kompetenti centri, un mums ir tad 2 virzieni - pārtikas un koksnes ķīmijas tehnoloģijas. Un jāsaka ļoti liels paldies gan pārtikas tehnoloģiem, gan arī tagad koksnes ķīmijā, tikko mums bija arī ekspertīze vienam projektam. Mums visi, kā saka, visi ekspertīzes rezultāti ekonomikas ministrijā ir apstiprināti. Un tas ne visām nodaļām tā ir gājis. Piemēram, fizikas nodaļai ļoti grūti gāja ar to, kā saka, ekspertīžu pieņemšanu ekonomikas ministrijā, bet mums tiešām visi projekti ir apstiprināti, pieņemtas tās recenzijas un arī, protams, arī samaksāt cilvēkiem, jo te ir, arī laba samaksa par no 300 līdz 500 eiro par vienu projektu. Un tā kā, kā saka, ļoti liels paldies kopumā par visām nodaļām. Mums ir 24 projekti tagad uz šo brīdi norecenzēti, bet tikko atkal ienāca 6 jauni. Šodien es biju Zinātņu akadēmijā, tagad tika atbraucis uz Jelgavu, 6 jauni projekti atkal ir ienākuši. Un tad otrs tāds liels ekonomikas ministrijas projekta ietvaros ir, viens ir šī ekspertīze, projekta ekspertīze, ja, bet otra daļa ir tā RIS3 virzienu priekšizpēte. Tātad, kurā virzienā mums būtu vairāk iespējas piedalīties, kurā mums ir lielākas iespējas konkurēt, kā mēs vērtējam šos te virzienus. Un tie virzieni atkal ir sadalīti pa nodaļām.
Un mums ir tātad bioekonomika. Un te man atkal jāsaka ļoti lielu paldies profesorai Pilverei, kas kurē šo bioekonomiku, un no tiem praktiskiem labajiem piemēriem ir izvēlēti taisni viedie materiāli un tehnoloģijas. Un šeit ir taisni, kā saka Sandriņa Brasā, mužniece ar iepakojumu, ko mēs kā arī kā tādu pozitīvo praksi virzījām. Nu, šis vēl turpinās viss, tas ir, ka līdz marta beigām ir jāsniedz materiāls par to priekšizpēti, un, protams, tā projekta vērtēšana ar visu laiku turpināsies. Nu, un tiešām manai nodaļai man jāsaka ļoti liels paldies visiem ekspertiem, kas piedalījās un ļoti kvalitatīvi arī tos pētījumus veica. Tā kā te visi kārtībā. Paldies liels. Tā, nākošais. Un tad turpinām par zinātniskām konferencēm, un te mēs piedalījāmies vairākās. Viens ir mūsu, kas bija saistīts ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu konferenci, kas bija arī ar NGF saistīts, un kopā ar Lietuvas Zinātņu akadēmiju mēs arī piedalījāmies. Tas Rīts 24, Resolving Environmental Climate Change Issues in Agriculture, un tradicionālā konference ar Varšavas dzīvības zinātņu universitāti Trends in Regional Development in EU Countries 24, kas bija online, un kur piedalījās gan poļu kolēģi, gan arī Lietuvas kolēģi. Mēs un NGF tātad pārsvarā. Un vēl viena tradicionālā konference, te jaunie zinātnieku konference, ko Lietuvas Zinātņu akadēmija organizē, kur mēs arī 4 jaunie zinātnieki kopā ar Rašelu kungu devās tātad uz šo konferenci un arī ļoti pozitīvi uzstājās, un Lietuvas Zinātņu akadēmija mums arī sūtīja lielu paldies par tādu sadarbību. Nu, starptautiskā sadarbība, kur mēs esam Lauksaimniecības Meža zinātņu akadēmija, tā ir lūk šie Eiropas lauksaimniecības pārtikas un dabas zinātņu akadēmiju asociācija. Nu, un šeit tātad jau 2. gadu ir abstraktu konkurss, nu, un mēs pagājušā gadā ieguvām 3. vietu. 3. vietu ar, kas saka, Maročko Bičevska ar komandu, mēs tikām ļoti labi, kā saka, novērtēti. Nu, šogad mums ir aizsūtīta birutiņas komandas darba rezultāts, un es skatos jau pēc tiem iekšējiem vērtējumiem, kā arī ļoti, ļoti, nu, labi, topā viņi arī ir, tā kā es domāju, arī būs kāda laba vieta. Nu, un te no šīs apvienības tātad oktobrī Bukarestē notika ģenerāla asamblēja, nu, kur piedalījās arī Latvijas zinātnieki, nu, es attālināti piedalījos pati, bet mūsu pārstāvi tur bija. Nu, un tātad viņiem arī daudz iniciatīvas, viens gan regulējums par gēniem, un tāpat tās arī par, kas saka, klimata izmaiņām, ļoti aktīvi Zviedrijas Karaliskā lauksaimniecības akadēmija šeit, šajos te pētījumos. Nu, tātad šobrīd Slovēnija ir tā, kas vada katrus 2 gadus, tātad mainās vadošā valsts, bija Grūzija, un tad bija Rumānija, un tagad ir Slovēnija. Un tad mēs arī esam bijuši, tā kā tā attiecīgā valsts tad arī faktiski organizē visus tos pasākumus galvenos. Nu, tā kā man liekas, ka te mēs esam aktīvi. Nu, un aktīvi mēs esam arī NGF, jo, nu, pirmā lieta, kur es ar, kas saka, sirsnīgi atkal gribu aicināt zinātniskos vadītājus un jūsu doktorantus, lai jūs piedalāties ikmēneša 1. trešdienā. Mums ir seminārs 1:00 dienā, kur doktoranti, jaunie zinātnieki var prezentēt savus doktora tēmas, kā viņi strādā, kā viņi cer, ko viņi domā sasniegt. Un kolēģi atkal no, kā saka, kaimiņu valstīm var atkal papildināt un
un uzdot jautājumus, bet ļoti pozitīvā gaisotnē tas notiek. Un tur var uzstāties ne tikai, protams, ekonomisti, bet arī citas nozars, un var arī, protams, par projektiem stāstīt, tā kā tās parasti 2 referāti. Nu, mēs arī ļoti cenšamies arī piedalīties no Latvijas puses, un te, ja jūs redzat, es te saliku tā pa tiem mēnešiem, kuros mēnešos mēs esam bijuši. Mēs esam pagājuši gadu februārī. Es esmu uzstājusies tādā aprīlī, mana doktorante stāstīja par mākslīgā intelekta lietošanu studentu vidū. Tad maijā mēs atkal par Latgali, kā turisma, kas saka, par turismu Latgalē, un tad jūnijā mana doktorante par, kā saka, zaļo domāšanu, Economically Justified Innovation Solutions. Jā, piedalījāmies, tā kā var redzēt, ka mēs esam tiešām ļoti aktīvi tajā NGF konferencē. Nu, un tā tad pēc tam mums piedalījās vēl 3 latviešu meitenes, kas bija viņas bija no mūsu Zemgales plānošanas reģiona pa saviem projektiem. Tā kā faktiski kopumā mēs 7 mēnešos esam latvieši piedalījušies, vai ne? Nu, un es tā domāju, ka tas ir tā, ka daudz, bet es ļoti aicinātu, tā kā atkal mēs turpinām, jā, mums jau janvārī runājām, un tagad būs februārī. Jau doktoranti ir pieteikušies, bet, protams, visi mēneši vēl ir atvērti, un tā kā savus doktorantus mudiniet, jo jāmaksā nekas nav. Prakse redz runāšanā plus starptautisks konferences certifikāts ir. Tā kā es ļoti aicinātu, kas vēlās rakstāt, man vajadzīgi ir tēma, ziņotājs un kā 3 teikuma anotācija. Tas ir viss. Tā, nu, nākošo. Tātad piedalīšanās projektos, nu, par cik mums Lauksaimniecības Meža zinātņu akadēmijā, lai mēs būtu, lūk, zinātnisko institūciju sarakstā, mums ir tie projekti ļoti vajadzīgi, tad es arī cenšos, nu, lai viņi būtu, jo citādāk arī mēs nevaram pretendēt uz atbalstu no Zemkopības ministrijas, ja mēs nebūsim tajā sarakstā. Nu, un līdz ar to mēs turamies ar tiem RNetiem, cenšamies, kā saka, lai mums viņi būtu. Nu, patreiz ir tās visas svarīgākais no šī te, tas ir Forest Value 2 projekts, kas turpinās, viņš ir līdz 27. gadam, bet paralēli šobrīd notiek ļoti aktīvs darbs šī projekta ietvaros pie partnerības programmas, meža partnerības programmas veidošana. Meža partnerības programma, tagad tas projekts tiek veidots, viņš tiks iesniegts kaut kur jūnijā viņš ir jāiesniedz, un tad viņš iet uz konkursu. Nu, vada viņus Somijas Lauksaimniecības ministrija, tie Mika Koalio, mūsu ārzemju loceklis, ārzemju godu loceklis viņš mums ir. Nu, tā kā mēs ļoti ceram, mēs dūšīgi arī strādājam visi, lai tiešām arī tā partnerība tad arī, kā saka, rezultētos un būtu. Un bija arī, kā jau es teicu, skaists pasākums Berlīnē, kur atzīmēja 20 gadus meža partnerībai. Tā kā, un visus šos gadus faktiski Somi ir bijuši ļoti aktīvi tās Forest Value projektu uzturētāji un tālāk virzītāji. Nākošais lūdzu. Tā, nu un tad mūsu lauku un meža izmēģinājumu eksperimentu skates. Nu, to jūs, es domāju, visi paši labi zinat, tas mums ir skaisti pasākumi, un te jāsaka paldies ļoti liels kolēģiem, kas mūs ir, kas saka, aicina un kas uzņem un stāsta. Un kā tad 31. reizi jau, kā saka, tas norisinājās, tā ka šogad būs 32. reize. Un 5 zinātniskās institūcijas piedalījās. Jūs redzat gan mūsu universitāti, gan fakultāti Lauksaimniecības pārtikas tehnoloģiju un Dārzkopības institūtu, kas saka, nu, Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs, Malnava un Agroresursu un ekonomikas institūts. Un ļoti liels paldies visiem kolēģiem. Tas tiešām neaizmirstamas dienas, ka mēs kopā bijām.
un daudz ko uzzinājām, un tādā gaišā atmosfērā arī pārspriedām tos jautājumus. Nu, lauka skatē ir arī konkurss. Nu, te tātad uzvarētājs, mēs redzam, ir tātad Dārzkopības institūts. Un tradicionāla apbalvošana ir Ražas svētkos vecaucē, kas arī ļoti skaists, man liekas, pasākums. Droši vien šogad arī būs. Mēs arī finansiāli viņu atbalstām, un arī šim gadam naudiņa ir paredzēta. Un te ir arī topošo zinātnieku konkurss, kur mēs arī Lauksaimniecības Meža zinātņu akadēmiju mēs atbalstam, arī cenšamies ar dāvanu kartēm, un mēs redzam arī konkursu uzvarētājus un darba zinātniskos vadītājus. Tātad te ir, Laura Āboliņa ar savu vadītāju, Dats Siliņa un Daniels Udālovs ar savu vadītāju Ilzi Grāvī. Tā kā liels prieks par jauniem zinātniekiem. Tā, nu, un tad mūsu Lauksaimniecības Meža zinātņu nodaļas locekļu apbalvojumi. Tātad tādi nozīmīgākie sasniegumi, tas jaunas zināšanas par E-vitamīna savienojumiem, kur autori ir Pāvels Gornas. Nu, tātad mēs, to jau zināt, un akadēmiķi Dālija Seglija, Inga Mišina, Georgijs Baškīrovs, Danija Lazdiņa, Elīze Stipiniece, un tātad Dārzkopības institūts, kas mums piedalījās. Nu, un tāpat tās, un tas ir lauku pupu slimības, ko mēs tikko dzirdējām, ko vada mūsu zinātņu akadēmijas korespondentē locekļa Vilda Bankina, bet arī, protams, ir arī, vispārējie Jānis Kaņeps, Gunita Birnšteina, Zinta Gaile, Ieva Plūduma Pauniņa, mēs jau redzējām, Elīna Brauna, Oževskā, Ance Roga, Davids Fridmanis un arī Helsinku universitātes kolēģis Frederiks Stodbergs. Nu, šeit ir kopīgi, tātad tas ir gan universitāte, gan biomedicīnas studiju pētījuma centrs un arī Helsinku universitāte. Nu, liels prieks tiešām arī, ka tika arī ļoti labi atzīmēts. Tā, nu un tātad te ir Eiropas nesēja raķetes Ariadne 61. lidojums Latvijā izstrādāt kriogēnās izolācijas materiālu. Tātad, kas ir, ko jau Latvijas valsts koksnesķīmijas institūts, un kur galvenais autors ir mūsu akadēmiķis Uģis Cābuls, Admirs Jakušins, Laima Vēver un Beatrīs Stūršķēle. Apsveicam. Nākošais. Un vārda balvas. Vārda balvas Paula Eņa balva mums ir Inai Alsiņai, kā jūs zināt, nu, un jauno zinātnieku balvu Kristiānai Skutelē. Mēs esam arī redzēju, Birūta raksta, ka redzējusi televīzijā, iespaidīgi, tā kā, nu, televīzijā būs arī, kā saka, mēs arī tagad šodien uzrakstījām vēstuli Izglītības zinātnes ministrijā lūgumu atbalstīt 10 000 apmērā. Par tām sataisījām arī tiem 12 sasniegumiem, jo, lai pēc iespējas vairāk mēs varētu televīzijā parādīt uzvarētājus un intervijas varētu, un tāpat tās arī šo te gada grāmatu izdot angļu valodā par pētījumu rezultātiem, lai tas arī viss tomēr aiziet tautā, lai sabiedrība arī uzzina par tiem daudziem pētījuma rezultātiem. Un tāpat tās arī, vārda balvu autori, vārda balvu laureāti ir tie, par kuriem noteikti mums ir vairāk jārunā un jāstāsta, ka tie tiešām cilvēki, kas ir ļoti daudz darījuši zinātnes attīstībā. Tā, un te ir tātad, mēs redzam mūsu jaunos akadēmiķus, un mums ir tātad 2 jauni akadēmiķi, abi 2 ļoti aktīvi cilvēki, doktors Sandra Mužniec Brasava un doktors Dainis Edgars Ruņģis, kas ir, kas saka, arī to izglītību iegūs ārzemēs, un tagad arī, kas saka, visām atziņām dalās ar kolēģiem, tā kā mums liels prieks, abi ir referējuši gan mūsu nodaļā, mūsu sēdēs, gan arī, protams, Zinātņu akadēmijas senātā, un abi 2 arī senātā ļoti, ļoti labi novērtēti.
Tā kā par to arī liels prieks, jo tur jau ir tāda nodaļa sacensības zināmā mērā, kā senātā, kurš ir norunājis un kā tur izskatās, un tā viss tur tiek apspriests smalki. Bet jāsaka, ka mums ļoti, ļoti, mēs tiešām augsti tiekam novērtēti un ļoti labi referāti mums ir bijuši. Tā kā nākošam gadam atkal jādomā tiem topošajiem akadēmiķiem, lai varētu tā labāk uzstāties. Jā. Lūk, tas tādi īsi pavisam. Vēl jau varētu tur vēl daudz citas lietas, ko mēs esam, kā saka, kopīgi darījuši, minēt, bet tas būtu tā, kā saka, īsi par to galveno, kas ir pagājušā gadā izdarīts. Ir daudz, redzat, ieceras turpinājumu šim gadam, tā kā viss ir procesā, kā saka, viens gads ir noslēdzies, bet viņā ir arī daudz jau, kā saka, dīgļu, daudz sēkliņu, taisnē arī šī gada aktivitātēm. Liels paldies par uzmanību, varbūt ir kādi jautājumi, ko mēs mums vajadzētu vēl papildināt. Vēl ielikt iekšā, varbūt vēl kādu konferenci labi, ja jūs, kā saka, gribat, mēs vēl varam ielikt. Mēs arī ieliksim to prezentāciju, mēs ieliksim arī nodaļas mājaslapā un arī Lauksaimniecības Mežzinātņu akadēmijas mājaslapā. Tā kā abās divās, ja jūs gribat vēl kaut ko, varbūt no savā specifikas, kādu konferenci mēs pieliekam klāt, kur arī mūsu kolēģi akadēmiķi vai korespondentā locekļi vai Lauksaimniecības Mežzinātņu akadēmijas kolēģi ir piedalījušies, droši varat atsūtīt, mēs, kā saka, noteikti pieliksim klāt. Tā. Un otra lieta, kas mums ir šodien jāparunā, par ko tas ir par gada plānu nākošam. Tas ir nākošam šim gadam, 25. gadam. Tad gads jau ir sācies, un šodien mums ir jau pirmā sēde. Un tātad, vai ne, kādi mums tie darbi. Šo materiālu mēs izsūtīsim jums visiem, un jūs droši, kā saka, papildiniet, ko mēs varam, kur mums vajadzētu pierakstīt klāt. Mēs te esam tā sarakstījuši, bet droši papildiniet, vai kādu uzstāšanās tādu vērtīgu, varbūt tās par kādu no projektiem, kur gribat jūs izstāstīt, mēs būsim priecīgi uzklausīt, vai kādu citu konferenci varbūt nozīmīgi, ko vajadzētu arī, par kuru vajadzētu vēl runāt. Tā kā noteikti, papildiniet, precizējiet, varbūt kaut kas, kas saka, jāprecizē ir no tā, kas saka, kas ir uzrakstīts. Te jūs apmēram redzat, te ir janvārs un februāris, vai ne, tātad mūsu kopīgā sēde, gada krājuma gatavošana arī mums jāpadomā, kur mēs virzam no savas nodaļas. Protams, liksim akcentu uz šiem te sasniegumiem, zinātniskajiem, bet varbūt vēl kāds interesants materiāls, ko varētu ielikt. Pavasara kopsapulce 3. aprīlī būs, tā ir mums jāgatavojās ir, būs atkal mēneša beigās, redz, kā jau pirmdienās mums ir tās mūsu kopīgās prezidijas sēdes, tad mēs redzam 31. marts un arī 28. aprīlis, kur mums būs sēdes. Protams, kā jau es teicu, 28. februārs mums ir svarīgs, kad zināt sasniegumus mēs sveiksim. Un tāpat tās arī šogad mums būs jāvērtē arī sējais, jo atcerieties, tur ir katru otro gadu. Tātad šogad mums būs jāvērtē sējai darbi, arī, kas saka, mudiniet rakstīt sējējiem, pieteikt tos darbus, lai, kā saka, būtu, arī, lai mēs piedalītos. Un tad, jautājums arī par lauku skatēm, kas šogad tad gribētu, un tur Alsiņas kundzei arī būs jālūdz, lai viņi jums izstāst, kādas tās nostādnes ir, kas mums būtu gatavs šogad mūs uzņemt. Un tad tas plāns būs jāizstrādā, bet galvenais jāvienojās, kur tad būs, kur institūti vēlētos tad ar mums arī padalīties šovasar. Tā, nākošais. Mēs plānojam mūsu to kopsapulci 6. jūnijā.
tur atkal būs arī jāpadomā, kas mums varētu, uzstāties. Nu, un arī būs Altuma balva un Treja balva un pilsētas balva. Viss, kur mēs kopīgi ar universitāti arī organizējam, tās mēs apbalvosim. Nu, kopā iedzersim arī kādu glāzi vīna un kafiju. Tā kā tāds skaists pasākums tas mums būs. Nu, un tāpat tas vasarā būs lauku skates, būs arī sējējs. Septembrī plānots ir, nu, tā kā saka, nu, protams, arī, nu, kas saka, Dzējot uz akadēmiķiem, atcerieties, ka mums ir arī, kas saka, būs prezidijas sēdes, un mēs klausīsimies arī kolēģis, kas ies uz akadēmiķiem un korespondentā locekļiem. Nu, korespondentā locekļi ziņo nodaļā, un akadēmiķi ziņo nodaļā, un arī senātā. Tā kā, nu, tas mums būs noteikti svarīgi. Nu, un tad, kā jau zināt, gada beigās mums ir Zinātņu akadēmijas kopsapulce. Nu, faktiski divas tur iznāk. Rudens kopsapulce novembrī un decembrī būs gada noslēguma sēde, kur parasti arī diplomas pasniedz jauniem akadēmiķiem un korespondentā locekļiem, un arī Zbigņev kungs arī tādus skaistus vienmēr tos vārdus saka nākošam gadam. Šogad viņš teica, ka šim gadam, kad vajag katram atrast savu īsto vietu. Un tas man tā sasaistījās ar to, ko es kādreiz lasīju, ka Rubens savā sprediķī vienreiz ir teicis, ka cilvēks nav tikai gaļas un kaulu hambars, kas plumpurē pa dzīvi, bet viņam jāatrod īstā vieta. Un ja viņš atrads īsto vietu, tad viņam Dievs ir uzsmaidījis. Bet ja viņš atrad sev īsto vietu un vēl kādam palīdzējis, tad Dievs viņam divreiz ir uzsmaidījis. Un tā kā es ceru, ka mēs arī palīdzam jauniem cilvēkiem atrast savu īsto vietu, vai ne, gan doktorantiem, gan arī, kā saka, maģistrantiem, tad Dievs mums noteikti ir divas, ja ne vēl vairāk reizes uzsmaidījis par tādu labu darbu. Un tā es ar tā novēlu, lai jums arī veicās šajā gadā palīdzēt ne tik, nu, jūs jau esat paši atraduši to īsto vietu, bet palīdzēt vēl kādam atrast to īsto vietu. Ja tad Dievs uzsmaidīs. Un to saka divu lielu reliģiju pārstāvi, tā kā tas droši tā ir. Nu, lūk, nu, tā kā tas tiks izsūtīts, un tad lūdzu esat tik labi un vēl tad papildiniet, ko mēs neesam ar Zaidiņu ierakstījuši. Nu, un tad pāriem pie dažādiem jautājumiem, un nu, viena lieta, tad pirmais ir NGF sēde, valdes sanāksme, nu, kas mums tika uzticēta, kā saka, sagatavot, pieteikt viesnīcu un vakariņas un organizēt arī to darba iespējas. Nu, tātad mums Tallinn Link ļoti laba viesnīca, nu, kur viņi dzīvoja, un Zinātņu akadēmijā mums notika senāta zālē, mums notika tā sēde. Nu, un šeit ir vairākas konferences, uz kurām tiek aicināti vieni par pārtiku. Es jau te arī izsūtīju kolēģiem par pārtiku, ko Helsinkos Helsinki organizē. Ja ir kāda interese, es varu vēl aizsūtīt arī. Nu, un tad Igauniem ir uzticēts jaunais kongress, nākošais kongress. Tas ir 26. gads, 26. gada rudens, bet viņi jau ļoti aktīvi strādā pie tā tēmu atlases, kādas varētu būt sekcijas. Es jau te arī NGF locekļiem esmu sekciju mūsu apakšsekciju vadītājiem izsūtījusi un priekšlikumus saņēmu un priecājos arī, ka viņi ir iestrādāti, skatījos. Tā kā Tartu dzīvības zinātņu universitātei būs nākošais kongress. Un Igauni tātad ļoti aktīvi strādā pie tā, lai tiešām arī viņš būtu vērtīgs. Nu, mūs uzteica, ka mēs to ikmēnešu konferenci organizējam un ka latviešu īpatsvars ir augsts un ka tiešām mēs aktīvi piedalāmies. To tā uzteica. Un tad bija diskusija par to, kad vajadzētu no tā OEA pārņemt to praksi par tiem abstraktiem. Un tā principā arī nobalsoja, ka to tad vajadzētu darīt pat jau šogad. Tā kā saka,
Nu, un runāja arī par to, ka uz tiem abstraktiem varētu sūtīt arī doktora darbus, kas pēdējā gadā ir aizstāvējušies, ka tos arī varētu sūtīt. Tu tikai, kā saka, Somi nāca tādu priekšlikumu, kad vai nu tam doktorantam, vai tam jaunam zinātniekam, vai tam zinātniekam, kas grib sūtīt to abstraktu, viņam vajadzētu būt NGF locekam. Nu, es teicu, ka jauns doktorants, diezin vai būs tas NGF loceklis, un ja mēs gribam jauno doktora darbus arī sūtīt, tad vienīgi vadītājs varētu būt NGF loceklis. Tad tā arī palika, ka tādā gadījumā tad vadītājām būtu jābūt tam NGF loceklim. Vienam vai no tam autoram vai no tam vadītājam vajadzētu būt tam NGF loceklim. Un tur tāpat tās būs 500 vārdi un trīs tie kritēriji, vai cik nozīmīgi, cik izstrādāti pamatīgi tas darbs ir. Tā kā es domāju, ka principā tāpat apmēram viss notiksies, un runāju par to, ka tai kongresā vai tādā kādā lielākā konferencē, tad speciāli uzaicinās tos apbalvotos uzvarētājus, un viņus tad suminās un godinās. Man liekas, tas būtu tāda feina iniciatīva, vai ne? Mums jādomā arī, kad mēs taisām NGF universitātes, mūsu, kas saka, Latvijas sanāksmi. Es tā domāju, pirms tā lauksaimnieku konferences, bet viņi sākās no rīta. Jau tad mums tur nesanāk. Tad jādomā varbūt tās, ka būs konvents. Ka būs konvents, tad varbūt tās pirms konventa mēs varētu arī uztaisīt kafiju un pārunāt tos galvenos jautājumus, kādi bijuši un tā. Un tas būtu par šo. Mājaslapā, paskatieties NGF mājaslapā, tur visas konferences sarakstītas. Tad par to pārtiku tagad ir tā konference, kur ļoti Soma aicināja noteikti piedalīties, kas varētu būt tāda. Un tā lietuvieši viņu organizē kopā ar NGF, ar Somiem, un Lietuva organizē arī vēl vienu konferenci, kas ir tieši par lauksaimniecību vairāk būs. Tur viņi vēl tādā procesā bija, bet katrā ziņā Lietuvas Zinātņu akadēmija un tāpat tās Lietuvas NGF un arī Vitauta Dižā universitāte, viņi ļoti, ļoti aktīvi taisnos to konferenču organizēšanu, ir tādu akcentu likuši. Tā. Un tad vēl paliek mums tie laureāti, kas saka, zināt sasniegumu, no tur mums ir pirmā lieta, jāmeklē naudu, jo viena tā ideja bija tāda prezidentam, ka maksā katra universitāte, katrs institūts par zinām summu, ja viņam ir laureāts. Ja piemēram, viņa laureāts, tā kā mūsu profesori Birute Bankene ir mūsu laureāti, mūsu universitātei, arī vajadzētu ieskaitīt naudu Zinātņu akadēmijai, bet vispirms mēģināsim dabūt to naudu no tās izglītības zinātnes ministrijas. Aizsūtīts mums ir, mēs ar bijām ministrijā, runājām, kas saka, tad cerīgi tā saruna palika, vajadzētu tā ir iesniegt, tad, kas saka, redzēsim. Bet, ar to Zinātņu akadēmiju, to izglītības ministriju, tur tā ir, jo, piemēram, šogad vēl nav ieskaitīta naudiņa emeritētiem zinātniekiem. Pagājušajā gadā jau, es atceros, man liekas, kaut kur ap 20. datumu viss jau bija sakārtots. Šogad nav ne likums parakstīts, ne arī emeritēto zinātnieku naudu ieskaitīta. Es šodien arī zvanīju Paiderkungam par to, viņš man teica, noteikti līdz dienas beigām atzvanīs, pateiks, kā tad būs, bet tas tomēr, cilvēki taču tomēr rēķinās ar to naudu, vai ne? Tad, tas nav labi. Tā jau es arī, kā saka, viņiem teicu. Tā. Tas man būtu tādi, kā saka, tādos koncentrēti. Tas būtu tas galvenais, par ko mums šodien tad vajadzētu, kā saka, izrunāt. Mēs esam stundas laikā iekļāvušies. Varbūt vēl ir kādi priekšlikumi, vai kāds vēlās kaut ko vēl pateikt, vai varbūt kaut ko es aizmirsusi. Pirmā lieta vajadzētu paskatīties tos plānus šim gadam un paskatīties, ko vēl tur mēs varētu ierakstīt iekšā, ko mēs varētu precizēt.
Tā būtu viena lieta. Un otra lieta padomāt, ko mēs varētu virzīt uz abstraktu konkursu. Jo es saprotu, ka NGF tomēr, ka tas būs. Nu, tur varētu būt jaunie doktori, kas, piemēram, ir šajā pagājušajā gadā aizstāvējušies, viņu darbi, kurus mēs varētu virzīt, un, protams, arī 12 sasniegumi. Es domāju, ka tur nav arī noteikums, kad, piemēram, ja ir izvirzīts uz Zinātņu akadēmijas 12 sasniegt, ka nevar nekur citur piedalīties. Paskaties, kā straumē tik daudz balvu no visām pusēm. Tā kā es domāju, ka saka, profesora Bankins komanda arī vēl varētu, kas saka, startēt uz to NGF atzīšanu. Pietīgi, paldies. Noteikti ne citi. Es domāju, ka mums ir ļoti daudz, ko mēs varam sūtīt un ko varam tikai drusku jāpadomā. Jā. Nu, viņi vecākot mēs nobalsojām, bet vēl tā strikti nav. Es tā stāstīju, es jau biju tā stāstīja, galvenā stāstītāja par to balvu, ka mēs tā runājam, ka 500 vārdi varētu būt, bet, vajadzētu sagaidīt, kad prezidents Nemo Jarki atsūtīs tādu, kas saka to, kā gala apstara, kā tie noteikumi tad paliek, ja? Un tad es tūlītās viņas izsūtīšu, mēs varam izsūtīt visiem nodaļas kolēģiem un paskatīties, kādi mums ir tie, kas saka, mēs varam vairākus sūtīt, mums jau nav tikai viens, mēs jau varam kaut vai 5-6 sūtīt tos doktors jaunos, kas mums ir aizstāvējušies. Vai ne? Nu tā. Nu, te ir liels jautājums, vai tikai doktorus, vai varbūt arī kādu jaunos doktorus, varbūt kādus vēl neaizstāvētus darbus. Nu, vairāk Kādi būs tie noteikumi? Jā, kāda būs viena, tur runāja tā, ka tam vajadzētu būt aizstāvētam doktoram, iepriekšējā gadā aizstāvētam doktoram. Bet es saku, ka mums jāsagaida ir tas gala slēdziens, kāds viņš būs, kādu viņš būs, un tā es tūlīt to varētu izsūtīt visiem. Jā. Nu tā, bet šim gadam arī mums jādomā, kas mums jaunais zinātnieks, kādu mēs virzīsim, jauno zinātnieku, redzēs, kāda mums tie maģisdarbi būs, vai ne? Kas saka, tas uz rudeni būs, un kas mums ies uz akadēmiķiem, un kas uz korespondentēju locekļiem, redzēs, cik mūsu vietas mēs dabūsim šajā gadā, jo korespondentēju locekļiem ir vislielākais konkurss, tur ir ļoti liels konkurss. Akadēmiķiem tur, es domāju, tās vietas būs. Un kad arī par to jāpadomā ir tā, kas mums varētu iet uz to. Vai ne? Nu tā. Mīļie kolēģi, kas saka, lai gads mums ir sācies, lai viņš ir ražīgs, mums arī ļoti liela izaicinājuma, mums ir zinātnisko darba starptautiskā ekspertīze priekšā, kas, protams, prasa liela, sagatavošanās darbu un satraukumus, vai ne, un tā mums ir nopietni, kas saka, ir tas nopietns pārbaudījums gan universitātei, gan, protams, arī institūtiem, kas mums ir šogad tāda nozīmīga lieta, vai ne? Nu tā. Nu lūk, lai visiem ir labi sekmes, varbūt kāds vēl kaut ko grib teikt, kas saka, kas vēl kaut ko papildināt no tā, ko es stāstīju lūdzu. Ja nē, tad es vēlu visiem visus tos labākos panākumus un sekmes un pakaļ līdz nākošo mēnesi. Paldies, Barbara, par mūsu vadīšanu. Jā.